Sveiki! Es esmu Līva un ikdienā pārvietojos ar BMW markas automašīnu. Līdz ar to man bija interesanti uzzināt, ka ir atrasts ģenētisks pamatojums tam, ka BMW autovadītāji ir cūkas. Lai par to pārliecinātos, došos satikt cilvēkus, kas ikdienā pārvietojas ar auto. Man blakus ir Marija, kas ir autovadītāja ikdienā. Marija, kāds ir tavs viedoklis šajā jautājumā? Vai tiešām BMW autovadītāji ir cūkas? Es domāju, ka tās ir pilnīgas muļķības. Arī to, ka tas ir ģenētiski pierādīts. Jo es pati pirmkārt pārvietojos ar BMW. Un otrkārt, es neizvēlējos BMW. Man tā kā to uzdāvināja, un tas nepadara mani par ģenētiski slimu cilvēku, jo es pārvietojos šajā mašīnā. Un tavuprāt, ikdienā cilvēki izturas citādāk pret BMW autovadītājiem nekā citu marku automašīnām? Protams, man nekur nelaiž, uz mani tiek izgāsts viss dusmas, lai gan es vispār neesmu vainīga ļoti bieži, jo es esmu mierīgākais BMW braucējs Rīgā. Es varu garantēt. Labi. Un kā tev šķiet, BMW padara autovadītāju agresīvu vai agresīvu autovadītāju vienkārši izvēlas BMW? Es īstenībā domāju, ka tas ir abējādi. Jā. No vienas puses šī mašīna tiešām padara tevi mazliet agresīvāku. Manuprāt, tas ir tāpēc, ka viņi vienkārši ātrāk iet pati par sevi. Tā mašīna ir ātrāka, jo pirms tam man bija Volkswagen Lupo, un es biju tāda mierīgāka, salīdzinoši, kā es braucu ar to mašīnu un kā ar BMW. Ir atšķirība, jā, viņi padara nedaudz agresīvāk, bet no otras puses arī tāda agresīva cilvēka varētu izvēlēties šīs markas automašīnu. Tā tiešām varētu būt, bet es domāju, tur nav nekāds sakars ar ģenētiski pierādītām lietām. Jā. Skaidrs. Paldies! Man blakus ir Niks, kas arī ir autovadītājs. Vai jūs piekrītat šim apgalvojumam? Es nezinu, vai cūkas. Es drīzāk teiktu, ka BMW braucējs ir cilvēks, kas zina vērtības, kas nozīmē, kur jāsteidzās, un tā galvenā vērtība ir tāda, ja visiem citiem braucot satiksmē, viņi redz, ka krustojumā ir sarkanā gaisma, viņi saprot, ka ir jāstāv, tad BMW lietotājiem sarkanā gaisma ir tā kā zaļā gaisma, tu saproti, ka tu vari doties tālāk, ja tev ir ātrākā automašīna, tu vienmēr būsi pirmais. Jā. Vai jūs pats arī pārvietojaties ar BMW? Kā jūs zinājāt? Labi, un vai jūs, prāt, uz ceļa pret BMW autovadītājiem izturās citādāk nekā pret pārējiem? Jā, zini kā, es braucu BMW un vienreiz viņš bija servisā, tad man bija kaut kāds Volkswagen maziņš. Un zini, ja BMW autovadītājs pārsēžās citā automašīnā, tā ir reāli bīstamība satiksmē, tāpēc, ka viņš brauc kā BMW sirdī, neiedomājoties, ka no malas viņš neizskatās kā BMW braucējs. Un kur tā galvenā atšķirība? Ja tu brauc ar BMW, tu zini, tev vienmēr laidīs. Un ja tu pārsēdies citā, tad nevar saprast, kāpēc tevi nelaiž. Tev liekas laid, tu brauc, tas nekas, ka tev nav galvenais ceļš. Tu brauc, tāpēc, ka tev ir BMW. Skaidrs. Vai jūs, prāt, BMW padara autovadītāju agresīvu vai autovadītāji vienkārši, kas ir agresīvi, izvēlas BMW? Nē, es domāju, īstenībā, ja mēs pavisam nopietni runājam, tad tā atšķirība ir tajā, ka tu parasti automašīnā nospied gāzes pedāli un tu lēni brauc BMW, nospiežot mierīgi pedāli, tu vienkārši aizšaujies, tāpēc, ka tas ir tehnoloģiski automašīnai. Un tev liekas, ka tu brauc mierīgi un no malas tas izskatās ātri. Vienkārši tāpēc, ka tu iesēdies automašīnā, kurā ir ātrs pātrinājums. Tāpēc arī varbūt šāds stereotips par BMW ir izveidojies. Nu jā, paldies! Lūdzu. Man blakus ir Olga un arī viņa vada auto. Sveiki! Labdien! Vai jūs piekrītat šim apgalvojumam, ka BMW autovadītāji ir cūkas? Es nezinu, neesmu par to domājis, bet ja to apgalvo daudz, varbūt, vai es tam piekrītu, es tā nevarētu teikt. Bet es pati vadu Mini Cooper, jo tas ir tā kā BMW tāds mazbērns. Ja? Bet varbūt dažreiz es esmu tāda maza siventiņš, jo man tā mašīna ļoti ātri iet un viņa ir dzeltenā krāsā, un viņa apdzen arī daudzas citas mašīnas. Un viņa vēl iespraucās pa visām citām mašīnām starp tramvajiem un trolejbusiem ātrumā ļoti lielā. Nu, es varētu būt tāds ruksīts, jā. Skaidrs. Un vai jūs, prāt, pret BMW markas auto tieši izturās savādāk nekā pret citiem uz ceļa? Jā. Citi šoferi? Jā, tāpēc, ka viņi vienmēr saka, tas gan ir cūka.
Ja, jo viņš aizbrauc ātrāk un ātrāk piestāja, piemēram, tikko būs dzeltenais ir iededzies, ja, un uzreiz BMW ir apkārt un piestājas kādai citam, piemēram, citai mašīnai tur. Kā Fordam, ja, priekšā ātrumā, un jau tikko aiziet zaļais, jau BMW ir pāri, un es arī ar Mini Cooper. Skaidrs. Un vai BMW rada to, ka tas cilvēks paliek agresīvs, vai vienkārši agresīvi cilvēki izvēlas šādas ātras BMW automašīnas? Ļoti laba mašīna BMW, viņa ļoti ātra, un braucot sevišķi pa lielajiem ceļiem, tu jūti, ka šī mašīna ir to vērts, jo tikai gudri un normāli cilvēki izvēlās labas, ātras, perfektas mašīnas, jo viņas, tu esi droši uz ceļa, ka tu vienmēr apdzīsi, ka tev nebūs tā, ka tu dzen un apstājies, piemēram, nevar apdzīt, ja? Vienīgais, ka man nepatīk, ka sākās tā sacensības starp BMW diviem braucējiem, ja? Tad viņi ir lieli cūkas. Skaidrs, paldies! Aptaujājot autovadītājus, var secināt, ka tas, ka tie izvēlas braukt ar šīs markas auto, nebūtu nenozīmē, ka viņiem ir kādas garīgas problēmas. Beigās tas drīzāk ir gaumes, nevis veselības jautājums. Ar jums kopā bija Līva. Paldies!